Sveiciens handbola karuseļa skatītājiem draugiem, kā jau vakar varējāt redzēt, tad mini sarunu cikls ir uzsācies, un līdz zvaigžņu spēlē aicinam karuseļa krēslos balsojumu līderus, iespējamos zvaigžņu spēles dalībniekus. Tad zvaigžņu spēle 14. marts Ludza. Šodien mums ir viens no austrumu komandas balsojumu līderiem. Artis Laganovskis. Čau, Arti! Čau, sveiki visi skatītāji! Kā jūties šodien pēc vakardienas spēles? Sasists, noteikti. Nu, tad ķeramies pie zvaigžņu spēles. Pāris īsie jautājumi un interesants atbildes no tevis. Jums ar Bračku, Bračku tev ir Arvis, ja? Ir praktiski vienāds balsu skaits. Jums ir viena un tie paši atbalstītāji vai dažādi? Grūti spriest, es nezinu, kas ir tie atbalstītāji. Protams, ka draugu loks ir apmēram viens un tas pats, bet ir mazumiņi, kas atšķirās. Tā ka, es domāju, ka varētu būt viens un tas pats loks. Kā tu domā, šī gada zvaigžņu spēle būs tikpat spēja kā pagājušā gada, vai iespējams pat labāk? Interesantāk. Zinot latgaliešu tradīcijas, varētu būt pat interesantāk. Ja tur būs, protams, iesaistīts visas tās tradīcijas. Cerēsim. Arī cerēsim. Klausies, nākamais jautājums. Kuri ir nosaukt 3 spēlētājs, bez kuriem zvaigžņu spēle nebūtu iedomājama, tavuprāt? Un tā. Tas varētu būt. Kam jābūt tur? Nu, kuri būtu tie 3, bez kuriem tiem, kas ir atraktīvi uz šovu, tā kā tev pagājušajā reizē parādīja gan mazais Tomātiņš, gan arī Pikaču. Bet tā īstenībā es tā nemācāšu pateikt. Es domāju, visi samērā vienādi. Labi nekautrējies, sauc sevi, Bračku un vēl kādu. Nē, es pat varētu iedomāties bez sevis tur īstenībā, ja godīgi, jo, ir daudz spējīgāki un jaunāki bez maniem, un kuriem ir izdoma. Man ir vienīgais pieredze, bet, es negribu to izpildīt. Labi, laižam tālāk. Kā tu domā, cik spēlētāji līdz balsojuma beigām saņems 1000 balsis? Cik balsu? Vismaz 1000 balsis, cik spēlētāji saņems līdz balsojuma beigām. Cik es zinu, tagad ir pāri 30, ja? Šauj savu variantu. Varētu kaut vienreiz parādīt kopējo. Ieskaties balsošanas listu. 1000, ja bija 30, lai iet 47. Labi, piefiksējam. Un pēdējais noslēdzošais jautājums. Balva būs par precizitāti. Klausies, nākamais jautājums, uz kuru atbildot precīzi varēs vinēt balvu no Sinotip sporta bāra dāvana karti, bet tāpat kā Raitim Puriņam vakar arī šodien neteikšu, kas pa dāvana karti. Bet ir vērts. Cik vārtu kopā zvaigžņu spēlē iemetīs abas komandas? Raitis vakar prognozēja 99. Bija spaidīgi. Lai iet 84. 84, piefiksējam. Paldies par sarunu. Paldies. Turpina darba dienu, lai veicina. Tiekamies. Čau. Jā, čau.